Čau visiem! Jūs uz manu kanālu uzdūrušies pirmo reizi, tad man sauc Jānis Celms un es dzīvoju Norvēģijā. Vairāk lai jau uz dienvidiem, bet ne galīgi. Tepat stundas braucienu attālumā uz to pusi ir Oslo. Es esmu nobāzējies vecākā pilsētā Norvēģijā, Tonsberga. Bet, ja tu man skaties atkārtot, es sveicināts atpakaļ. Šitas būs mans vlog video, jeb arī tas, kas ir noticis pēdējās pāris nedēļās. Pat cik augsts es sen nebiju bijis pie jūras, un tāpēc es izdomāju atbraukt nofilmēt jums šito intro. Un man nenormāli paveicās. Kā jūs redz, man aiz muguras ir bezgalīgi skaisti. Ūdens temperatūra ir siltāka nekā gaiss, tāpēc, ka mums nesen palika bišķiņ vēsāks, tāds -10, pa naktīm pat -16. Tāpēc arī ir novērojama šitā brīnišķīgā dabas parādība. Es īstenībā biju domājis filmēt daudz vairāk šitā, bet es vienkārši sēžu un kaifoju. Kopš pēdējā video no Ziemassvētkiem ir diezgan daudz kas noticis, un to jūs varēs apskatīt tagad. Paskatās, cik idiliski. Neviens mākslinieks šitā nevar uzzīmēt. Redz to smukumu, kas te notiek. Tik nenormāli smuki. It kā es esmu diezgan nosals, bet tai pašā laikā negribas braukt mājās. Bieži negadās šitā dabas parādība redzēt. Bet varbūt tas arī tas smukums ir, ja viņi būtu katru dienu, tā būtu pieraduši, nebūtu interesanti, vai ne? Un tagad mums pietiek skatīties uz skaisto dabu, pārceļamies pāris nedēļas apakaļ, tā kā viss šitas sākās. Tieši pirms Ziemassvētkiem pēdējā piekdienā, kad bija jāstrādā, sievai pēkšņi mašīnu nesildīja, vai ne? Nedēļa ātrāk viņai bija pazudis siltums, es uzpildīju antifrīzi, viss bija ok. Un tieši piekdienā viņai nesilda mašīnu, viņa mēģina attaisīt kapotu, un kapots arī netaisās vaļā. Protams, pirms Ziemassvētkiem neviens arī neņēma to mašīnu un netaisīs. Tai Ziemassvētku nedēļā sanāk, ja kaut kāds 2 darbdienas mēs aizbraucu uz servisu, un paveicās, klienti nebija atbraukuši, un mūsu mašīnu paņēma bez strīps. Un kaut kas tur bija krakšķējis, un viņi apskatījās, mums ir saplīst uz pasažieru pusē atspēr, vai ne? Un tad vēl viņi sataisīja to kapotu trosīt, un izrādījās antifrīzam ir pārūsējusi kaut kādu trubiņu, un viņi to arī nomainīja. Mēs samaksāja par to visu 9000 kronas. Liek piebilst, ka mums tāda nauda apkārt nemētājas. Paši saprot, uz Ziemassvētkiem visu naudu tāpat jau bija diezgan patērētu, un tagad pēkšņi 10 štuks ne no kā izraut, tas ir 1000 eirika apmēram. Mašīnas sataisīt, un tagad jūs uzdos jautājumu, kāpēc tas ir dzeltenā vestē. Tāpēc, ka mēs braucam uz Zviedriju pēc pārtikas, un pēkšņi sāk mašīna vibrēt. Izjukus vispār riep, ne tā, ka mīkstais, bet vienkārši izjukus. Mēs pazvanīja apdrošinātājiem, apdrošinātāji uzreiz uz Vikingu savienoju, un viņi paņēma mūsējos šitās koordinātas. Pēc tam Vikings pazvanīja, paprasīja, vai mēs ir tieši uz šosejas saplīsuši, vai arī, ja uz šosejas, tad viņiem 2 mašīnas jāsūt. Viena, kas pārorientē satiksmi un nobloķē ceļu, un otra, kas savāc mašīnu. Mums paveicās, mēs dabūju cauro riepu tieši pirms nobrauktos, tā kā es paspēju vēl nogriezt nost, tā kā vismaz šoseja nenobloķē. Protams, vislabākais ir, ka tas ir 30. decembris pirms svētkiem. Kā izskatās, drausmīgi droši vien. Man vienkārši nav neviena cita gaismiņa, tāpēc jāfilmē to, ko ir. Mēs tā priecājamies, ka mēs dabūju mašīnu apakaļ pirms jauno gadu, ka varēs aizbraukt, paskatīties uguņošanu, vēl kaut ko un šetev. Tagad ne tikai mums ir lielie mīnus no to, ka mēs sataisījām pa 10 štukām, kamēr tiks apdrošināšana galā, kamēr samaksās par riepam, UTT, karoči diezgan forši parādi. Jej! Paskaties, kas atbrauc. Mans draugs Vikings. Un reku arī bumper mašīna. Tā ir jauna pieredze. Karoči aizvedīs man līdz tuvākajam deku garāžam, riepu garāžai, bet, protams, neviens nestrādā.
Es tur varēju atstāt savu mašīnu un pēc tam jau izdomās, kā tiks tālāk. Un viņi teica, ka ķipa labāk būtu uz šosei palikt, tāpēc, ka tur ir vairāk vietas, bet tai pašā laikā, cik nav redzēts visas tās amerikāņu filmas un viss, kā šosejā kāds idiots tev vienkārši nepaman un nones. Es labāk nobraucu maliņā un sagaidu šita teviņas, ne? Es nobraucu smuku maliņā tā, ka pat fūrs man aizbrauc garām un nekāda vaina. Tieši uz šito evakuēšanas brīdi vienkārši viņi te paši aptur satiks. Tas arī viss. Redzēs, cik tas viss joks man izmaksās, es jums beigās parādīšu aprēķinu. Kas vēl interesanti, viņi saka, vienkārši sēž mašīnā un gaida. Es nezināju, ka ir atļauts šitā te vienkārši sēdēt augšā uz platformas, jo, teiksim, citās valstīs viņi neļauj palikt mašīnā. Viņi, tev jāsēž priekšā pie šofera, ķipā, lai tu ir drošībā. Nezinu, kā tās viss te juridiski sakārtots. Izrādās, te bija liela avārija, pirms tam kaut kāda 10 mašīnas saskrējušo. Ja es pareizi sapratu, nav nekāda baigi daudz cietušie, vienkārši, slidīgs laiks un tāpēc. Bet no otras puses saka, labi, tā visas mašīnas jau dienestiem bija šitie te. Viņi bija taču pabeiguši to, un tad bija mans zvans kā reiz ienācis, tāpēc jāātrāk. Ja nē, viņi teica, var gadīties arī, ka jāgaida kaut kādu stundu, divas. Protams, te neviens nestrādā, šitie man atved tikai tāpēc, ka tas ir pēc līguma pie tuvākā riepu servisa. Jaunais updates. Man atved līdz tuvākajai tankštelei, jo te arī busiņi pietur. Es paskatījos, busiņi iet pēc 10 minūtēm uz Moss autostacijas līdz šitam te terminālim, un pēc tam prāmīts ar kājām ir pa velti. Un tad man sieva jau ir tagad pie termināla, tā kā es ceru, ka viņa manā otra mašīna atbrauks pakaļ uz Horteni, ja nē, būs vēl kaut kāds stundu, pusotra, kamēr tiks mājas. Laime nelaimē, reku arī busiņi. Es ir beidzot ticis Mossā, un ar šito visu mēreno katastrofu ir baigi labi aizsākusies tēma, ko es jau sen gribēju izpētīt. Un tā tēma ir, pa ko jau sen man arī te pāris komentāros interesējās, ir par sabiedrisko transportu Norvēģijā. Līdz šim man vienmēr ir bijusi mašīna pie kājas, un ja kaut kur nav varējis tikt, tad vienmēr var pazvanīt kādam draugam, vai ne? Bet mašīna izģērbās riepu šoseis un ir pirmsvētku diena, un visi aizbraukuši vai ne uz Latviju, vai arī jau svin kaut kur, un neviens nav, kas varētu man savākt. Piespiedu kārtā nākās izbaudīt šitos te sabiedrisko transportu. Un, jāsaka godīgi, tik tālu es esmu ļoti patīkami pārsteigts. Bet, kā izrādās, autobusus viņiem iet diezgan bieži, un jums jāsaprot, tagad ir 30. decembris, pirmsvētku diena, vai ne? Es biju domājis, ka es vispār stundām palikšu kaut kur un gaidīšu, kamēr kāds buss parādīsies. Liek pieminēt, ka es Mossā nekad nav staigājies, un man nav nejausma, kur es ir. Es vienkārši tagad eju un cenšos aiziet ar kājām līdz vietai. To vietu es atpazīstu. Es amerikāņu filmās šitādās vietās tikai narkomāni un geto, vai ne? Tas izrādās pašam nezinot, aizgājis ļoti pareizi. Prāms ir šita, ja šito nepaspēs, tad man pēc tam ir jāgaida pusstundu. Izskatās, ka paspēs. Vai labi, paspēja. Nu ko, mēs ir tikuši līdz Hortenai, tagad jāgaida man uzticamā Toyotiņa un sieva. Nedarbojas motoriņš logu šķidrumiem. Nu ko, priecīgi jums jauno gadu. Jaunais gads ir sagaidīts, ap baigo sniegu un kupenām būs interesanti. Ja godīgi, pagājušais gads bija baigi normāli, tikai burtiski pēdējā nedēļa pilnīgi viss sačakarēja. Cerēs, ka nākamais gads būs labāks. Un Norvēģijā nav viena centralizēta vieta, kur šauj raķetes. Un pilsētas, ka tāds vispār netaisa uguņošanas. Varbūt citur tais, bet šitai pusē ne. Un uguņošana ir tikai tik, cik privāti paši izšaudās. Interesanti arī, ka raķetes reāli pat nezinu, kur var nopirkt. Te ir vienīgi speciāli kioskiņi ārpus veikalos. Tā kā atsevišķi konteineri, atsevišķi sēks, kur viņi pārdod tās raķetes. Un tās parādās nedēļu, divu pirms jauno gadu.
cilvēki burtiski stāv rindās, lai sapirktu un pāris tūkstoši uzšaut gaisā. Teiks godīgi, šogad baigi putinē, tāpēc es nekur nebraucu nefilmēt, bet parasti mēs aizbraucam pat uz Tonsbergas pilskalnu un tad var redzēt visu rajonu, visu apkārt un ritīgi krūti izskatās. No, oficiālā uguņošana te nav. Bet izklausās tagad kā ar laukā. Pa pāris pēdējām stundām mums te ir tā saputināts. Te ir vismaz 10 cm sniegs, tāpēc mēs pat nekur labāk nebraucam. Tā jau pietiek, ka viena mašīna nelietojam otrā fjorda pusē. Tā kā mums piedzīvojumi pietiek pēdējās nedēļas laikā. Un vispār, ja godīgi, es pat brīnos, parasti kaut kāds mašīnas tagad vispār absolūti klusums. Tas 10 minūtu ārā un neviena mašīna pat nav redzējis pa ceļam. Baigi dīvaini. Dodamies. Kur mēs dodamies? Kur te ir cepts? Oh, yes! Un sen nav bijis līdz celim. Ej, tu, nost! Un tas ir tikai, lai iziet no mājām. Mums saimniece atsūtīja baigi foršo ziņu. Ķipā, vai jūs nevar pārbraukt mašīnu, tagad traktors atbrauks. Cikos traktors atbrauks? Kā mēs var pārbraukt mašīnu, kas ieputinātu? Kad tu pēdējo reizi brīdis pat snieg, kas ir līdz celim? Liek piebilst, ka šis ir oranžais brīdinājums, un ne? Un jā, jāsāk rakt sēt, kamēr vēl spēki nav iztērēti. "20 minūtu rakšana, lai jūs saprastu, cik dziļi jārokās. Nav daudz, pusmetrs. Un šitā bija tikai viena maza taciņa. Tagad ir kaut kā jāizdabū bišķiņu mašīnas, lai vēl izkustaties. Vēlāk aizies paskatīsies, kā pārējā pilsēta izskatās. Vajadzētu būt iespaidīgi. Visu šito dienu arī sola vēl 24 stundu, ka būs sniegs, tā kā, un rītdien, tā kā būs interesanti. Tā es mašīnas izkustinās. Es nesūdzos, man patīk, man uz darbu nav jābūt pat otrajā. Man uz darbu ir trešdienas vidū 10:30 jābūt darbā. Ka busiņam ir 2 durvis, vai ne? Ja šitai telai tiks iekšā, kamēr vēl viņš uzcils. Tas no šitās puses tā nebija noputināts, tā var iekāpt ielaist mašīnu. Kaut kā zārbrot, bet tik superīgi. Man tā patīk šitas nekatastrofālais laiks. Gribēju aiziet pastaigāties, jā. Nes, kāpēc mēs izdomājuši aiziet vismaz līdz centram, parasti tas ir 2 minūtes. Jā. Un tas viss pa vienu nakti. Mēs atradām vienu taciņu. Šitādā laikā pat suņu īpašnieki atļauj saviem sunīšiem kakāt istabā. Neviens nav iznācis. Mēs ir burtiski vienīgās pēdi. Mēs ir beidzot civilizētā pasaulē tikuši. Te pat asfaltu var redzēt. Bet ir bišķiņ sašķūrēts. Cik ir normāli ceļzīme augsts, ko? Tas kā kāds stilīgs mašīnas, tagad ar beretītēm viss staigā. Es brīnos, ja godīgi, kā te vispār kaut viena mašīna ir, bet paskatās, kaut kāda dzīvība bija, kaut kā viņi ārā no sētām tikuši, vai šie tie, kam traktors ir pirmais bijis. Tādā ziņā, jā, nevar īstenībā sūdzēties vismaz. Pašā centrā ir viss ietavs norakts un, ja nu kas, tā kaut kā cilvēki ārā tiek. Bet reāli pilnīgi vienīgie, kas strādāja, rekus Cirkuls, tas ir vienīgais, kas šancē. Un otrā pusē šitie te arābu pakistānieši, kas viņi te tādi, tas džobs. Tiem nekas nav svēts, tie vienmēr strādā. Vienīgā vieta, kur cilvēki var atnākt, noslinkot un uzēst, pašai go netaisot. Domā, kas notiek otrā krastā mūsu Peugeot? Es domāju, ka mūsu Peugeot vairs redzēt nevar. Protams, tā būs mana problēma. Jo tagad man ir jāatrod ne tikai Donkrats, bet arī liels snieglāps, tā ko braukt viņam pakaļ.
tas viss atliekās uz kaut kā 3. janvāra izskatās. Šitie vienmēr tās mājas ir paslēpušās tā kā zaļumos. Man visvairāk prikulīgi, kur viņi sniegu liek. Jo viņiem reāli pilnīgi visi, visur ir krūma, kur tu to sniegu liks. Izrādās visam ciemām, izņemot mums ir sniegpūtei. Tagad īstenībā baigi labi redzēt, kā viņi uztur ceļu tā kā vasara. Lai visi šitie krūmi nelīst virsū uz ceļu. Viņiem ir tāds speciāls pričendāls, ko pieāķē traktoram. Viņš ar ķēdēm, kaut ko tam līdzīgi vienkārši ātri griežas un nokapā visus šitos krūmus. Un tā kā viss ir zaļš, tad te īsti neko neredz, bet tāds izskatās tā kā te nav zaļš, ne? Izskatās diezgan briesmīgi, tā kā pēc kaut kāda normāla artilērija. Sveicināti, jā. Šī man ir 5. ziema Norvēģijā. Var teikt, ka čupiņas ir mana augstumā un es ir 1,60 m kaut kur. Pasniekiem atbraukt, es domāju, nav vēlams tuvāko nedēļu laikā. Tikai 20 minūtu rakšana un mēs jau ārā. Mums baigi paveicās, ka tas traktoris pirmo reizi kaut ko loģiski izdarīja. Viņš vismaz to valnu no ceļa savāca. Un izšķūrēja vienu skrejceļu tā, lai mēs varētu ieskrēju un vismaz ārā tikt. Labi, ka man nav uz darbu iebrauc. Reāli daudz kur sētās ieputināts metra valns priekšā. Tagad šitas te valns pie ceļa, tas ir ok. Tagad šodien vispār labi, jo būs uz puses darbinieki mazāk. Jo ņemot vērā vēl, ka šitā ir tā īsā nedēļa pēc svētkiem, daudz vienkārši pateiks, ka netiek ārā no mājām un viss. Mūsu problemātiskā daļa ir tā, ka man tomēr ienopērk riepas un kaut kā Peugeot iesavāc no otras fjorda puses. Un paskatās arī tagad var redzēt, ķipā, šito kaimiņu māju nesen restaurēja, vai ne? Tur viņi burtiski šovasar viss iekšā pārtaisīja un viss, bet viņi neko neizdarīja, lai nosiltinātu tās milz lāsteks. Tas tikai pierāda, cik sūdīgs remonts iekšā bijis. Kā, tas bija tīri viss darīts naudas dēļ, bet cenas mainījās, tāpēc viņiem neizdevās uzflipot, neizdevās pārdot to māju, tāpēc arī tagad tie, kas tur iekšā dzīvo, tie turos salti ilgi un dikti. Es nav šitādu centru redzējis vispār. Kā jums patīk braukšanas apstākļi? Ideāli ceļš ir pliks. Es negribētu būt gājējis šodien, bet ņemot vērā, ka ir 2. janvāris, ka visiem tādiem pusaizmigušiem kaut kur vajadzētu klunkurēt, tad ceļš ir pliks reku. Ir 3-metrīgs šitie vaļņi visur sastumti, kur ir kāds laukums un tā kā paskatās ārā, liekas, ka tas ir pilsētas centrs. Bet forši man patīk, es izbaudu. Šī ir mana stihija. Sevišķi, ja man nav jābūt darbā, tad es vēl vienkārši braukāt apkārt un skatīties, kas notiek. Neviens trotuārs, neviena gājēja ietuvu vispār, nekas te nav pārējis, nekas nav notīrīts. Bet, tie ir Norvēģi, vai ne? Viņi arī par šito nesūdzas, viņi saprot, ka sniegs ir sniegs un pret dabu tu ir bezspēcīgs. Tie, kur te redzējuši pavasaru, kā izskatās, sapratīs tās sniega apmērus tagad. Šitie parasti stāv kaut kāds 20-30 mašīnas, vai ne? Tagad ir vienkārši sniega kaudzes augšā līdz lampai. Cik tā laterna ir kaut kāda 4 metri, lai fūri viņi neaizķir, vai ne? Tagad tur ir sniegs. Pat šitie mazās Sems centrā, izskatās pēc kaut kādām mēnesis šitām te ainām. Un kā jūs redzat, šitais kadros viņi vedot ārā sniegu no pilsētas, saved viņu daudz maz vienā vietā. Bet tad viņi saprata, ka vieta ir pa mazu, un tad viņi uzdzina augšā traktoru un sāk krāmēt otro stāvu. Ja jūs paskatās uzmanīgais traktori, tur var redzēt, ka ir laterna, un laterna parasti kaut kādi 5 metri aptuveni, tāpēc, lai fūrs var pabraukt apakšā. Tagad ir kaut kādi 2,5 pat 3 metri virs laternas, tā kā tur ir 8 metri vismaz kaudzīta sniega. Ja kādam ir pieredze šitām milzīgām sniega kaudzēm, tad paņem uzrakstu komentārā, ko viņi pēc tam viņi iesāk. Redz, kā filmē ceļus un var šitāds ieraudzīt. Viņš ir noslīdējis vienkārši nost, pa to apmalē paņēmis, ieraudzis iekšā. Te visur ir tie stabiņi, vai ne?
Redz, tagad pabrauc garām tiem stabiņiem. Tieši tāpēc tie stabiņi arī uztaisīt, jo šitādi ceļi, tu jau nezini, kur tas ceļš sākas, beidzas. Pirmkārt, tas ir arī šķūrētājiem, viņi redz, cik tas ir viss, cik tālu vajag nostumt. Un otrkārt arī kaut vai nošķūrēts, bet tik un tā kā te vietām baigi putin, tad arī braucējiem ir baigi labi redzēt, jo citreiz, ja te divām fūrēm jāizmainās, tad nav diezko viegli. Tagad tāds maziņš iestarpinājums par nākotnes video. Kad es dzīvoju Latvijā, es biju aktīvs zemsargs un tāpēc man arī militārās lietas un viss kaut kas tam līdzīgs ir tuvu sirdī. Hobija sērijā cilvēki man pamanīja aiz muguras, ka tur ir vecas munīcijas kasts un sāka prasīt, kā tad tu dabūji tās militārās kastes un tam līdzīgi. Bet šeit Norvēģijā var reāli mierīgi aiziet un nopirkt ir tie saucamie militārie surplus, jeb militāro lietu veikaliņi, kur arī pārdod vecos armijas kaut kāds pārpalikums, vai ne? Un tagad man vecie čomaki no zemesardzes to uzzināja. Viņi gribēja redzēt, kas tur tais veikaliņies ir, un es nesaku, ka drīz, bet es jums arī uzfilmēs vienu video apmēram par to. Un tajā video būs viss, kas te ir pa militārām tēmām, jo, piemēram, pēc, ko jūs man aiz muguras redz, tās ir vecas bunkuru durvis no kaut kāda otrā pasaules kara. Un kas ir interesanti, Norvēģiem ir bagāta militārā vēsture, un par to visu es uztaisīju atsevišķu video. Piemēram, kas man likās ļoti interesanti, tā ir sala man aiz muguras, un tā bija militārā sala līdz pat 90. gadiem. Es te runāju ar vietējiem cilvēkiem, viņi atcerās, ka tur ir militārās mācības, tas ir tā kā poligons, vai ne? Un tur viņi mētājuši gan granās, gan šautubijus, gan visu kaut kas, kā normāls militārais poligons, vai ne? Un te pazīstam Norvēģi bija braukuši tur kādreiz čaulītes lasīt, un, kā jau sīkie, vai ne? Viņiem arī interesē viss, kas sprākst. Tāpēc es par to visu uztaisīju vienu atsevišķu video. Un vēl viena maza lietiņa, kas ir interesanta no militārās vēstures viedokļa. Šī vienkārši pastaigā vieta pa krastmalu Oslofjordam, vai ne? Un redz, pēkšņi klintī caurums. Šita gan es ir pārbaudījis, tur viņiem nekas nav, te viņi nav paspējuši neko izveidot, bet es jums arī parādīšu, tepat netāli viens militārais muzejs, kur ir reāli viss armijas bāzi iekalt iekšā kalnā. Bet par to jau mēs paskatīsies kādā no nākamām sērijām. Mēs jau atbraukuši un jā, tikko nobrauc no galvenā ceļa, tā viss paliek vienkārši drausmīgi. Ienopērk riepas un tā jau mēs braukt montēt viņas. Nē, pa priekšu jāizbrauc, jātrok Peugeot droši vien, un tad būs jāmontē tikai riepas virsū. Jā, Horten arī zaudējusi kaujā pret sniegu, paskatās, kas te notiek. Ka veiksmīgs dils. Tur izskatās stabils 6-7 mm vēr virsū. Un nekāds skrāpējumi, nekas. Jā, šitai laikā braukt ir diezgan interesanti, bet tai pašā laikā uztrenē skilu. Piemēram, pēc redz, te ir mašīna. No tādām mašīnām ne ziņas, ne miņas. Es neapskaužu tos šķūrētājus, tu var reāli brauc, viņiem jau jābrauc tomēr pār 10 km/h, tu var nepamanīt tādu mašīnu, pret ko man šitas viss atgādina. Viss ir tā kā GTA īstajā dzīvē. Tev ir viena misija aizbraukt, dabūt atpakaļ Peugeot, bet īstenībā tev ir side quest visu laiku. Tad tev vajag dabūt donkratu, tad tev vajag dabūt lāpes, tad tev vajag vispār izrakt mašīnu, lai tu var aizbraukt. Tagad vēl ir jāizbrauc tur, kaut kur, kur vienreiz tu ir bijis, bet nav nejausma, kā to vietu īsti sauc. Krimināli izskatās, katrs cīnās kā no mākā to sniegu, visur ir sniega kalni. Neviens nesaprot, ko darīt. Ja iepriekš mums uznāca lietas un pāris dienās viss nokus, tagad mums soli vēl mīnus lielāks, tā kā šitas viss izskatās, kā vismaz uz pāris nedēļām paliks. Bet ja uznāks vēl sniegs, es vairs nezinu, kur viņi liks, jo, tagad jau ir tāda maza katastrofa zona. Es tagad divatā aizbrauks, noraks, uzmainīs priekšā riepas un tā brauks mājas, cerams. Es ļoti ceru. Kas ir visdīvainākais? Mums ir 1,5 metrs, šita mašīna gandrīz tīra. Paskaties, kā nošķīdz visi. Man pat, lai dabūtu donkratu apakšā, man pat nav nekas baigi jābakstās. Mēs jau bija sagatavojušies, paņēmuši dižās snieglāpes, ka tuliņ ritīgi raks, bet izskatās, ka salīdzinoši vienkārši tiks cauri. Ko, cerēs, ka šitas 250 kronu brīnums var kaut ko izdarīt. Šis ir zemākais, cik viņš ir. Burtiski 3 mm un mēs viņu nevarat pacelt, viņš būtu pa zemi.
Jo redz, atspere visi kārtībā. Tagad tā nav atspērts vaina. Pilnībā izģērbies. Tagad jāpaskatās, vai vispār viss ir kārtībā. Izskatās, ka mums ir paveicies, ka viss ir ok. Tagad mēs ar Peugeot un Citroen dieviem palūgt, lai viņi uztais kaut ko vienādu, lai es uzlikt no citu. Šis ir no Peugeot 3008 disks. Cik ņūtoniem bija jāpievēl, kurš var iekomentēt? Tas būs bišķi pa vēlu, bet... To arī vajadzētu būt viss, tos nav ķers. Māja? Mēs uz prāmu vēl pārbaudīs vajag. Būtu ieputināts tā kā mūsu pusē, tad te būtu galīgs čau. Uzliks otrā pusē, jo šitā riepa izmērs bišķi atšķirās. Mums bija 55, šitā ir 65, to, ko mēs dabūja. Ceros, ka viss ir ok. 250 kronu draņķis noderēja. Neizjukt, un ja viņš ziemā iztur tā pavasaru, viņš ir točni labs. Noliec horizontāli, noliec horizontāli. Pagaidām es teiktu, ka diezgan veiksmīgi, nekādu lieku skaņu nedzirdēju. Sēdies un brauc. Un tagad mēs brauc mājās, un sieva strauji nobremzēja un izmeta kļūdu. Ir ABS kaut kas noticis, un attiecīgi spidometrs nerādās, un servis, un bla bla bla. Man ir tāds smirdīga aizdoma, ka vienkārši viņš ir kaut kur tā riepa, ka izjuka pārsitus arī šito kabelpušu. Bet izslēdz mašīnu, ieslēdz pa jaunu, un viss bija pazūds. Viņi brauc tālāk, nekāda vaina, un pēc kaut kāda laika atkal strauji bremzējot, atkal tas pats parādies. Tātad ABS sensors, vai arī tas kabels ir pagalām. Tas kabels es skaties, tur dārgā versija Boscham ir 700 kronu, tas būs sīkums, vai ne, bet tas darbs, tas būs vairāk droši vien. Tā kā nedienas vēl nav beigušās, un jā, dīvaini. Ļoti, ļoti dīvaini. Nu, es domāju, vēl kāds 1500 kronu un vajadzētu tikt kārtībā, jo, kā es teicu, tas sensors nav dārgs, tas vats arī tur, nāca līdzi jau, tā kā, cik viņi nomainīt, ne? Tīri negaidos, zin, ka tu priecīga grib pavadīt vienkārši Ziemassvētku brīvdienas un jauno gadu, un tad tev pēkšņi 15–16 tūkstoši, jā, tā mēs sagaidīja jauno gadu ap Peugeot kopā. Kaut gan es Peugeot nevainoju, jo es nav no tiem cilvēkiem, kas tur fano pa vienu konkrētu marku, vai manī īstenībā dziļi vienalga, vai es braucu tur Peugeot vai Toyota vai Volkswagen vai Porsche, ne? Ja tu to mašīnu uzturēsi kārtībā, tad tā mašīna arī 90% gadījumu tev nepievils. Tagad Peugeot mēs viņu nopirkām, tagad bija 110 000 kilometru, no 50 līdz 70 000 mēs viņu nobraukuši ar viņu. Un tāda īstā pirmā kļūda tagad tikai parādījās. Pirms tam mums bija problēmas ķipa elektrība, bet īstenībā tā bija vienkārši veca baterija, jo viņš ir 11. gada mašīna, un tagad 22. gadā viņam parādījās problēma akumulātora. Tas ir 10 gadu, nekāda vaina nav bijusi, vai ne? Tāds šaizīts notikuši, un ka viņas viss sakrīt vienā laikā, tad vienkārši iespāra tīri finansiālā ziņā, mums bija kaut kāda rezervīta, bet dabūja arī tagad kredītkartē diezgan labi iegrābties, lai ar šito visu tiktu uzreiz galā. Un kamēr mēs skatāmies uz šiem brīnišķīgiem kadriem, es jums gribēju uztaisīt aprēķinu, cik mums izmaksāja šitās Ziemassvētku jampadraces mašīna. Un pirmais servis bija 9600 kronas, pēc tam bija prāmis, divām mašīnām turp apakaļ, tas ir 1100 kronas, 500 kronas tikai pa evakuāciju, tāpēc, ka mums bija apdrošināšana, savādāk tur būtu 7000 kronas, tā kā tas ir diezgan labi. Jauni diski un riepas kopā mums ir 2800 kronas, pēc tam mēs aizzinām uz servisu, tur sensors un darbs ir 2360 kronas, bet, kā vēlāk izrādījās,
tomēr vats bija pagalam, nevis tikai sensors, tāpēc es pieņemu, ka vēl vismaz 1000 kronas aizies vadā. Un tātad grand total mums viss kopā izmaksājās 17400. Liek teikt, ka man šī tāda pārsteiguma diezgan nepatīk. Nu, lūk, tāds arī bija mans vlog video, un lai viņš nesanāk traki garš, es vienkārši pasatiks un parādīšu jums visticamāk nākamā nedēļā. Man iepriekš komentāros prasīja, vai var izdzīvot bez savas privātās automašīnas. Es jums varu uzreiz atbildēt, var izdzīvot, bet tas nav tik komfortabli, bet tas ir daudz lētāk. Bet jūs investē savu laiku. Un par to, kāds ir sabiedriskais transports Norvēģijā, es jums parādīšu visticamāk nākamnedēļ. Nē. Video filmēšanas brīdī es varu arī aizmirst, es par citām lietām domā. Nu, davai tajā vakarā. Jāsavāc latvieši no lidostas. Tagad kā vienmēr, ja jums patīk, uzspied like, un ja jūs gribat redzēt vairāk šitāds video, tad uzspiež abonēt, un YouTube jums automātiski parādīs, tikko es esmu augšu pielādējis, kā ir pieejams kāds jauns izklaides gabals. Tiekamies nākamā video, tur būs runa par satiksmi, bet arī, protams, kaut kas no maniem piedzīvojumiem.